Salats atrodas Latvijā. Tā iztek no Burtnieka ezera un ietek Rīgas jūras līcī, kas ir daļa no Baltijas jūras. Salats ir 95 km gara, tā savāc daudz mazu upīšu ūdeņu. Upe nav dziļa, pamatā viņa ir akmeņiem klāta ar atsevišķiem dziļumiem līdz metram, 2, vietām varbūt pat 4 metrus, bet ne vairāk. Kas ir salats priekš mani? Salats. Tā ir vieta, kur es esmu uzaudzis. Tā ir vieta, kur es esmu piedzimis. Tā ir vieta, kur mani bērni aug, kur mani vecāki ir uzauguši, vecvecāki. Man dzimt, cik tālu mēs zinām, 200 gadus. Tā ir makšķerējuši, zvejojusi tāpat. Tāpat kā es, tāpat viņi ir skatījušies, kā zivs lec, kā laps ūdenī tēk. Man jau pašam patīk, ka tā upe ir pie paša mājas, ka tu var, kā es draugiem saku, atnākt ar krokšiem vai iešļūcenēm tepat ar šortiem, bez jau kādām nopietnām makšķerēšanas drēbēm. Nebraukt uz Zviedriju, negatavoties nedēļām ilgi, bet vienkārši atnākt, paskatīties uz upi, paņemt makšķeres, attaisīt makšķeri un vienkārši iemest viņā. Un netaisīt nekādas ceremonijas. Salats var makšķerēt ar visādiem brīnumiem. Kā man viens onkuls teica, uzliec veci izsmēķi galā, un tad, kad lazs gribēs, viņš noteikti pieķersies. Bet es lietoju kaut kāds šāds. Tumšāks, brūnāks, maz drusciņš sarkans. Nezinu. Lielākais man ir bijis kaut kur pie 10 kilogramiem, 1,15 m garš, kaut kas tāds. Protams, viņš nav svērts. Viņš ir uzreiz arī palaists vaļā. Un prieks, ka kāds cits atbrauc te, kad mēs redzam, ka viņi makšķerē, un ka viņiem sanāk, un ka viņi kaut ko noķer, un ka viņi ieliek sociālajos tīklos un parāda citiem, ka te var noķert. Tu paņem un tie akmeņi, tie oļi, tā ir tā perfektā vieta tam lasim. Un te var redzēt, te ir tāds balts laukumiņš, kur viņi nārsto. Dziļš te nav, bet perfekti grunti ir un tepat es taimiņu noķērs. Un tepat arī to lielo lasis izvilku ārā un nevienu. Lielāko lasu salacā es esmu redzējis 28 kg. Protams, tanī reizē tas bija nelegāli noķerts, bet šobrīd, redzot kādi laši spēlējas, tad iespējams, ka viņi ir pat lielāki vai to pašu lielumu pie 30 kg salats spēja izaudzēt tēviņas, mātītes mazāks. Tā ir mana vislabākās sākot no bērnības atmiņām. Piedzimstot, šeit dzīvojot un redzot to visu, jā. Sākot visu, kā veidojās krasti, tā teiksim, kā tika pļautas pļavas, kādas smaržas un kāds tas ūdens, jā. Tas ūdens pavisam. Tā es daudz ir pārdomājis, bet, kad tu iekāpai vienkāršā koklāju, vai es atceros, man bija tad vēl dabūju tādu mazu gumijas lāju, un tā es tur braukāju, un makšķerēdams, pat nav tas ūdens, visi apakšā, teiksim, bija oļi, viss ir redzams, caur dzīdrs ūdens.
viss, un skaņas, piemēram, kad tu aiziet, teiksim, aiz saucamā kādreiz, kur bija kais kājnieku tiltu, kur tas strauji teicis, ja, tu tur, kur krastā, kur tu sēdēji, tu dzirdēji, kā tā upe, kā viņi strādā, jā, tad bagātīgi, nu, jūt, ka tā upe ir dzīve, ja. Tas bija 77. 8. gads. Un tā visu tad laika, kad 3 gadus ir pa ihtiologu pastrādāju, pārsvarā, ja mēs prerēķinām 25 gadu kā vadītājs bijis ir. Un man arī, teiksim, pat cik strādāju pa ihtiologu, man pamats bija laši. Es nezinu kāpēc, bet viss tā pētniecība un tā rudens, viss vākšanas, ikra vākšanas kampaņas, un tas viss tur, kas saka, to nodarbojos. Un tāpēc arī zinu, kā tas ir. Redzēt no paša sākuma, kā tā zivtiņa aug, kā viņas iegūst, kā ikras iegūst, ja? Un, teiksim, paņemt šo lašu mammu rokās, ja? Un apglaudīt un noslaukt. Nu, tas ir smags darbs. Mūžu laikos, lasot arī tā literatūrā, laša galvenokārt jau ķēra upē. 80, 90 vispār bija tādi vislielākā laša nozvejas bija, kā rēķinām. Un tad jau aizgāja kritums. Pēdējais labākais kā laša nozvejas bija 2019. gads. Tad, kad sākās savu laiku Latvijas makšķernieku asociācijas iniciatīva lašiem būt Latvijas upēs, tad bija tāda zinām popularitātes uzviļņojumi, un ar to arī būtībā sākās tā lašu makšķerēšana manā gadījumā. Pavasarī visi fokusējāmies uz šo te nonārstošo lašu makšķerēšanu. Bet, nu jā, par cik pirms tam jau labu laiku, jo būtībā no bērnu kājas makšķerēja strautu foreles un ālats, un bija pievērsies mušošanai, tad man vienmēr licies arī interesanti, kas tad notiek rudenī, jo nav noslēpums, kad arī citviet pasaulē lašas makšķerē, un tieši tie pirmsnārsta laši no makšķerēšanas viedokļi ir tie interesantākie. Es atceros ļoti labi to pirmo gadu, kad bija tie, nu, sauksim to lielie panākumi man. Ja. Kā šodien atceros to pirmo dienu, kad es noķēru 3 lielas lašas vienā dienā. Man tas likās fantastiski. Un, es skraidīju, būtībā es biju septembra pēdējā nedēļā posmā no Vecvalētas tilta līdz Korģinei. Un jāsaka, toreiz pie upes varēja redzēt kādu vietējo makšķernieku, pārsvarā ar lielu vizuli, kas bija redzams un dzirdams pa lielu gabalu. Un te bija tāda planparātiņa kā es, varbūt es un man kāds 1-2 draugi. Principā makšķernieki bimās. Un savā ziņā tas bija tāds skaists laiks, jo šai visai nodarbē bija tāda savais piesitiens. Tur nebija vairs tā sociālo mēdīju izraisīta ažiotāža un viss tas, kas mūsdienās ir klātesoši. Un no tāda viedokļa, protams, ka tas laiks bija atšķirīgs. Tas, kas ir mainījies, ir nevis pašas zivis, bet upe, kurā viņas mīt. Kādreiz rudenī upe bija mazāk aizaugusi, upe bija ar dzidrāku ūdeni kopumā, un, kas nemaz svarīgi, arī drusku vēsāka. Un visi šie faktori, kas tagad ir, manuprāt, līdz ar globālo sasilšanu nākuši klāt, nu, nebūtu nav labvēlīgi lašu populācijai un līdz ar to arī makšķerēšanai. Jā, salaca jau kopš seniem laikiem tā tiek minēta, ka 4. lielākā laša nārstupa, dabiskā laša nārstupa. Līdz šim vairāk vai mazāk, vienmēr upe kā tāda ir bijusi ne tikai novada, bijušā, esošā novada redzes lokā, bet noteikti tas ir Latvijas un starptautiskā mērogā. Tas nozīmē, ka tā ir kaut kāda vērtība. Ir vērts upē investēt, par viņu interesēties un uz viņas arī būvēt kaut kādu nākotnes gan vides jautājumu, teiksim, gan arī kaut kādu, varbūt iespējams biznesu, iespējams kaut kādu ekonomisku aktivitāti. Pavisam vienkārši izvēle bija. Vai mēs atstājam kapitālu sabiedrībai, kas darbojās, kurā ir iesaistīts arī privātais kapitāls, vai mēs sakam, vietējie vīri, tad ņemat savās rokās, savādāk jūs būsiet tikai skatītāji no malas. Un toreiz
tika izveidots klubs Salckrasti. Tas jau bija, ja es nemaldos, 2004. Kaut kāds tas gads, neatceros uzreiz. Un jāsaka, ir tā, tie, kas pie upes dzīvo un tie, kas ir, tiem jau arī tā upe sāp. Tie neatbrauc tikai nosmelt augļus, bet tie arī dara visu, lai tie augļi šeit augt. Ja? Tā kā, un tagad es varu pateikt vienu lietu, ir iet gadi, un tie, kas klubu dibināja, tiem paliek tad sirmāk tiem. Un tagad ir jaunas smadzenes un ir jauna enerģija, kas ir pievienojusies, mēs redzam. Un tagad jau tie plāni ir daudz, daudz nopietnāk. Un es pilnībā esmu pārliecināts, ka šīs lietas, un vienmēr jau bijis tas sapnis, ka šis sapnis daudz ātrāk un mērķi pietuvosies, ka tie kļūst reāli. Jo vienmēr jau bijis ir sapnis, ka šeit varētu būt tāda turisma un vidas citadele. Ja, tā kā. Atšķirībā no pavasara, rudens makšķerēšana upē ir būtiski atšķirīgi. Pirmām kārtām jau ar to, ka upe ir aizaugusi pa vasaru. Pavasarī to nejūt, zāles pa ziemu ir pazudušas, bet rudenī tā makšķerēšana ir stipri apgrūtināta. Tad vienlaikus ar to interesi par pašu lašu makšķerēšanu parādījās arī interesi par upi. Un nenovēršam mēs nonācām pie tā, ka ir būtībā arī šī upe ne tikai jāsargā, bet arī jākopja. Un sākām arī pamazām neprasot atalgojumu vai kādu atzinību, paklusam tīrīt to upi. Un gadu no gada būtībā tie makšķerēšanas rezultāti arī uzlabojās, jo parādījās izpratne, parādījās arī zināšana labāk pa vietām, un tā tas sākās faktiski. Jā. Tie jau pirmie, tie rēķināsim tajos gados 60. gadi, un tur tālāk arī daudz jau arī bija tā baļķa, un baļķis pludināja, jā, tie irdināja. Lai gan tas mīzes jau, un to rēķinot, tas nav labi, ja? Bet tā iedināšana arī palīdzēja. Un bagātīga ledus iešana. Ledus iešana bagātīga, ka ritīgi, metri, pusotri, kā ritīgi ledus gabali, tie tīrīgi grunti. Un šie pēdējie gadi vispār nav ledus iešanas, tas viss aizaugšana, piesāņojums. Skatējamies, ka laši cenšas nārstot un nav iespējas nekādas. Izsit tāda vadziņa, 20 cm platumā, 2 metru garumā, un nekas tālāk nenotiek. Mēs sēžam un saprotam, ka ejam, daram. Gājam un to vēlēni, jo vēlēni ir apmēram uzaugums ir no 10 līdz 40 cm biezumā. Ko lasim nav spēka izsist. Palīdzējam ar laužņiem, patīriem, skatāmies, zivīm patīk un viss notiek. Un tā kāds 3 gadus cīnījāmies, tad mums viens pazīstams cilvēks ieteica, ka vajag pamēģināt ar ūdens spiedienu. Jā, iet tā lieta vēl labāk, produktīvāk viss notiek, un jau mēs iztīrījām kāds 100 kvadrātmetru gadā. Un tā tīram, un beigās rodas projekts, ka nāk mūsu zaļais briesmonīts, kas grib mums palīdzēt un lasīšiem. Un esam nonākuši tik tālu, ka jau 2. gadu jau esam upē ar šo brīnumu, kurš ir ļoti produktīvs. Un varam jau dienā tos 100 kvadrātmetrus iztīrīt, nevis pa visu vasaru. Un ir vietas upē, kur ir ļoti akmeņains, bet apakšā ir novērojams tieši tas substrāta liela materiāls, kas ir nepieciešams lasim. Un tad mēs ar lāpas braucam, norokam akmeņus nosti, sakrāmējam saliņās, upe tiek stiprāk iztīrīt un viņš to straumu dala, ko arī, kas ir lasim nepieciešams. Upe pastiprinās straumes lielums, ja ir sāla vidu izveidot, tad nav tas vienveidīgais plūdums, bet upe dalās uz 2 daļām un strauma palielinās. Un lasim ir vajadzīgs tāds kā pārkarīts, pacēlums. Lass nākot no jūras iekšā, viņš pārnāk tam pacēlumam pāri, un ja šeit ir strups, substrāts aiz pacēluma, tad tur viņš obligāti nārsto. Un tā mēs veidējam speciāli tās nārs līgstas. Dažam jau varbūt arī nepiekrīt, kad, pie tā traktora un tā tālāk, bet tas ir vajadzīgs. Nevajag jau iztīrīt viņu tur par 90%. Ja? Kad tu aizēji tepat aiz, kur bija aiz Kājnieku tilta, tad tu nosēdies upes krastā un zini, kā tā upe strādā. Ja? Pilnīgi jūt, ka tur ir iekšā. Tas starp tiem akmeņiem ūdens dzied, ja? Tad tur ir tā upe ir veselīga. Tā ir jābūt.
Un man ir prieks, Mārcik, ka ir arī makšķernieks klubs, un jūs kopā visi darbojaties. Un tas, es saku, viņas jau vajadzēja kad 10 gadu jau ātrāk, vai pat 15 jau, vai pat 20. Salaca, jāsaka, ir tāda diezgan dabiska upe, viena no lielākajām lašupēm Baltijas jūras sateces baseinā. Un tad, līdz ar to šeit ir nepieciešams nodrošināt šos te labus ekoloģiskos apstākļus. Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs veids un ir atbildīgs par Latvijas upju un ezeru monitoringu. Jau vairākus gadu desmitus katru mēnesi faktiski tiek ņemti ūdens paraugi, ķīmiskā sastāva analīzēm, mērīti caurplūdumi. Jā, un šī grīvas stacija mums ir ļoti svarīga, lai mēs varētu novērtēt dažādu vielu, tā skaitā barības vielu slodzes, kas nāk no Salacas upes uz Baltijas jūru. Šis ir aizsargājums biotops, upju strautacis un dabisku upju posmi. Šādi biotopi ir īpaši jāsaudzē, un, kā mēs varam redzēt, arī ir veikti apsaimniekošanas pasākumi. Un, lai atjaunotu lašveidīgo zivju nārsta vietas, tad ir veikta gultnes tīrīšana. Upe ar straumes palīdzību pārvieto gan minerālās daļiņas, gan organiskās, un tad šīs augu audzes darbojas kā tādi sedimentu un arī organiskā materiāla ķērāji, un arī var pacelties ūdens līmenis. Bet, protams, tas, kas ir viskritiskākais gan lašveidīgo zivju nārsta vietām, gan arī ūdens bezmurkauniekiem, ko pēta sīkāk, tad pazūd minerālā gultne un akmeņu soļus apņem augu saknes pat. Šeit novērojumi rāda, ka šie pasākumi ir diezgan bieži jāveic. Jo atceros apmēram 2005.–2006. Gadā arī šeit bija pasākumi, bet pēc kādiem gadiem jau atkal bija gultne pārklāta ar ūdensaugu saknēm. Un kas ir ļoti labi tīrīšanas darbos, šī izņemtā masa nav atstāta krastā. Cilvēki mēdz sadedzināt, izņemtās sausās niedres. Tas nozīmē, ka viss labums, kas ir bijis uzkrāts biomasā, tas tiek mineralizēts un ar pirmajām lietusgāzēm nonāk atpakaļ upē. Vispirms jāmēģina izvairīties no piesārņojuma, nokļūšanas upē, no piesārņojuma radīšanas. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu, piemēram, kanalizācijas iekārtām, attīrīšanas iekārtām visām labi darboties. Lauksaimniecībai, piemēram, būtu buferjoslas vēlamas, kad nenoar visu zemi līdz pašam krastam. Tas, ko mēs varam darīt, protams, mums ir jādomā ikdienā, kā mēs patērējam, sākot no veļas pulvera, kā mēs apsaimniekojam savus laukus, kā mēs apsaimniekojam savus mežus. Visdrīzāk ātrs un viegls risinājums tas nav, jo vienalga, ko mēs darīsim, mēs bieži vien cīnāmies ar sekām. Un bieži mums ir jādomā par cēloņiem, kāpēc tad mums ir vairāk, kāpēc mums ir pārāk daudz barības vielas Salacā. Lai uzlabotu situāciju Salacā, mums, protams, jāsaprot, kas tad ir upe. Un upe jau ir bieži vien tās sekas, tas gala rezultāts, kas notiek ne tikai upē, bet visapkārt arī visā sateces baseinā, ieskaitot lauksaimniecību, mežsaimniecību. Mēs redzam, ka klimata pārmaiņas tieši ietekmē Salacu. Upe kļūst vasarās ļoti silta, pat karsta. Lasim, kuram patīk augstais ūdens, bieži vien šīs piemērotās dzīvotnes ir pārāk karstas. Arī mūsu eksperti, veicot zinātnisko uzskaiti, bieži vien secina, ka ūdens ir virs 25 grādiem, kas lasim nepakam vairāk nav piemērots. Kā rezultātā lašiem ir jāpeld uz dziļākiem ūdeņiem, kas vairāk jau nav tik labi piemēroti viņiem.
Ja mēs paskatāmies vēsturiski, kā ir bijis pirms tam, mēs redzam, kad ir notikušas izmaiņas Salacā. Diemžēl šīs izmaiņas nav notikušas uz labo pusi. Ja pagājušā gadsimta sākumā katru 2., 3. gadu bija ražīgas lašu paaudzes, kad upes saražoja virs 20–22 tūkstošiem lašu smoltu pusauģu. Tā zinātniskā uzskaite, ko mēs jau Salacas upē esam uzsākuši 1960. gados, šie uzskaiti parāda, ka ražīgas lašu paaudzes pēdējos gados ir reizi 10 gados. Tātad ar upi kaut kas nav kārtībā, un mums ir patiesi prieks redzēt, ka upē ir saimnieki, kas domā, kā tad uzlabot situāciju upē. Un pēdējos gados mēs redzam, kad darbi tiek darīti pareizā virzienā, un mēs ļoti ceram jau tuvākos gados ieraudzīt pozitīvus signālus. Šī vieta ir tapusi pateicoties tam, kā jau mums viss ir tapis, viens ar otru papildina. Un pateicoties pašvaldībai, mēs esam kļuvuši par upes apsaimniekotājiem Salacā posmā 1, kurā tad mēs intensīvi jau darbojamies jau 4. gadu. Pašvaldība mums nodeva apsaimniekošanā arī šeit pie Salacas šo burvīgo vēsturisko muižas vietu, kurā tad mēs arī veiksmīgi uzrakstījām projektu un attīstam šo vietu kā vietu, kur nākotnē un arī tagad jau brauks cilvēki un skatīsies, kā uzskaita lašs. Šeit arī mēs attīrīsim upi, uztaisīsim paraugu laukumus, kā lašs nārsto, lai sabiedrība saprast, kā tas viss notiek. Nu, šī konstrukcija ir tas saucamais lašu skaitītājs, kas ir Biora projekts. Paldies Bioram, ka viņi uzticēja mums to visu darīt. Būvēt, apsaimniekot. Šis, var teikt, ir kā viss tas komplekss, kas upes tīrīšana, lašu skaitītājs, jo tīram upu un nezinām, cik ir liela tā lašu populācija. Tad ir šis, kas ir kā aizsprosts priekšā ar staķiem, kur lasis netiek cauri līdz 5 centimetri. Viņi ir uztaisīts šķirbiņš. Un viņš ir slīpi taisīts tāpēc, lai lasis nobīdīt, lai viņš iet cauri smalku elektroniku, kas uzfilmē, nomēra un redz, kas tas ir lasis vai taimiņš, da jebkāda cita zivs. Jo šeit var izmigrēt izzivs cauri, gan kas iet pa straumu uz leju, gan kas iet uz augšu pa straumu. Ja mums to populācija jāpalielina, tad ar šo mēs varam uzzināt, cik tad tā laša ienākošā populācija ir liela, un tad jau var tālākās prognozes taisīt, vai ir vēlams ūdeni izspinīgot, vai nav, cik tā salats var panest, cik ienāk laši, cik taimiņi. Šis ir 3. gads, kas skaitām. Pirmais lasis, principā ātrākais, kad ir bijis, ir 16. jūnijas. Tātad, tas nozīmē to, ka pirms šī 16. datuma noteikti jābūt skaitītājiem gatavam. Esam vienmēr mērķi uzsprauduši ar 1. datumu, bet visā visumā konstrukcija ir jūnija sākumā darbojas. Šī tā te īsti ir ārējā sanākušo zāli. Vasarā gan viņi maz, bet rudenī viņi ir ļoti daudz. Viss, kas ir upē, ko mēs te redzam, tas ar ūdens līmeni tiek nonests lejā. Ne tikai zāle, arī koki. Pa 3 gadiem, ko mēs esam novērojuši, gan lasis, gan taimiņš ir palicis arvien vairāk. Vai tas ir veiksmīgi sakrits, to jau mēs redzēsim, kā jau zinātnē, ne ātrāk pa 5 gadiem vispār neko nevar pateikt. Esam veiksmīgi sadarbību ar Bioru uzsākuši šajā skaidītāja izbūvē zinātnieks un paši mēs esam apmierināti ar savu darbu. Protams, katru gadu ir kaut kādi uzlabojumi un kaut ko var savādāk, bet tāpēc jau mēs mācamies. Kā mēs zinām, Salaca ir vienīgā upe Latvijā, kur mēs spējam saskaitīt visus lašus taimiņus, kas ierodās uz nārstu. Liels, grūts, nepateicīgs darbs, jo, diemžēl, upē katru dienu peld visādas drazas, atkritumi, un šī uzskaita sēta katru dienu ir jātīra. Mēs to ļoti novērtējam, kad mums ir veiksmīga sadarbība, un Salacas krasti mums palīdz īstenot šo ļoti nozīmīgo
projektu. Tāpat mēs redzam arī, ka upē ir uzstādīts vairākas novērošanas kameras, kas ļauj uzlabot arī makšķernieku kontroli. Es nezinu nevienu upi nedz Ziemeļos, nedz Eiropā, kur nevar pat aiziet uz krūmiem, ja, neesot droši, kad, kā saka, tev nefilmē. Ja. Un tā savā ziņā ir priekšrocība. Viņi mums ir vienkārši jāizmanto. Es domāju tā, ka tas būtu primāri, jā, pirmos gadus, kad mēs atsākam to rudens makšķerēšanu. Bet iedomāsimies, ja mums augšā mežā, sauksim mēs to posmu tā, ir kādas 4-5 lieliskas vietas, kuras mēs visi zinām. Un ja mēs nosauktu šīs vietas par meža pūlu numuru 1 līdz numuru 5, un zinātu, ka tajā pūlā var makšķerēt maksimums 3 vai 4 cilvēki uz rotācijas principu, tad tie paši cilvēki jau būtu garantīti tam, ka viņus nosargās. Un priekšrocība būtu arī tā, ka malzvejnieks diez vai līdīs tur, kur būs 4-5 vīrieši, ja, kuri vai, cerams, arī kādreiz kāda dāma, kuram ir pilnīgi citi nolūki. Ja, viņš domās, aiziešu kaut kur citu vietu. Nu, tā kā, es domāju, ka mēs nevarēsim nosargāt nekādu upi, ja visa sabiedrība būs ieinteresēta lašu iznīcināšanā. Un otrādi, ja sabiedrība būs ieinteresēta līdzīgi kā mēs šeit klātesošie, lai šī upe, kā saka, cik nu viņi var šajā klimatiskajā zonā labi pastāvēt attiecībā uz lašu populāciju, tad lašiem būtībā būs viss kārtībā pat bez apsargāšanas. Tā kā līdz ar šo tehnisko pusi, ka mēs uzlabojam upes apsargāšanu, licenšu tirdzniecību un tam līdzīgi, ja vienlaikus arī paši makšķernieki augs un varbūt savādāk skatīsies uz to zivi, kā tad, kad tas beidzās Padomju Savienība, tad lietas paši sakārtosies. Un nav noslēpums, ka sabiedrības labklājība korelē ar šo attieksmi. Es nezinu nevienu pasaules valsti, kur būtu sakārtot lašu licencētā makšķerēšana un sabiedrība mirtu badā, būtu neizglītota un izmisusi. Ja. Pārsvarā visās valstīs, kur tas ir forši, tur ir arī, kā saka, sakārtot ekonomika un cilvēki ir izglītoti. Tā kā tās lietas ir savstarpēji saistītas. Nav noslēpums, ka lielākais magnēts lašu makšķerēšanas turismam ir atļauja makšķerēt rudenī pirms nārsta, kad lasis ir stiprs, spēcīgs, kas ir ļoti interesanti arī makšķerniekiem, tīri no sporta ziņas. Un viens no zinātnes mērķiem tuvākos gados ir spēt atbildēt uz jautājumu, vai vaina ir dzīvotņu kvalitātē, vai vaina ir tanī, kad mums pietrūks lielo laša. Un tanī brīdī, kad Bios spējas atbildēt uz šo jautājumu, mēs nevienā brīdī neesam nolieguši, ka ir arī iespējama rudens lašu makšķerēšana Salacā. Mēs ļoti labi zinām, ka gads no gada atšķirās. Un es tomēr būšu optimists, es teikšu, ka, lai arī bijuši ir švaki gadi, tad Salacā lašu populācija ir bijusi tik stabila, kad makšķerēt pirmsnārsta periodā vienmēr ir bijis interesanti. Tas nozīmē nevienmēr to, ka var ļoti daudz zivis noķert, bet īstam makšķerniekam svarīgākais ir zivs klātbūtne. Liels prieks patiesībā, ka, un to es neesmu slēpis jau pāris gadus, ka to 20 pāri gadu laikā ir, manuprāt, pozitīvi evolucionējis vietējais makšķernieks. Ja savu laiku, es Kristupam teicu tā savam draugam, ka kad mēs sākām te braukt 2000. gadā, te man kāds prasīt, vai ir iespējams tāds scenārijs, ka paies kāds laiks, vietējie makšķernieki ne tikai laidīs vaļā zivis, ne tikai mušiņu makšķerēs, bet rakstīs nozīmīgus projektus, piesaistīs līdzekļus un rūpēsies pa upi vairs ne tādā lokālā mērogā, bet sistēmiski visā tās garumā, tad es teiktu, ka tas bija tāds savu veidu sapnis. Un, cepuri nost īstenībā vietējiem klubam ar visām atrunām, kāds neapšaubām arī ir. Tas rezultāts ir redzams. Un rezultāts redzams gan no apsargāšanas viedokļa, gan no, es teiktu, upes sakopšanas viedokļa, un arī, manuprāt, kas ir būtiski, no attieksmes viedokļa. Arī kopumā makšķernieki. Tāds īsts rezumē man būtu. Prieks, ka Salaca ir dzīva, ka viņi dzird. Ir vakari, kad dzird upi no mājas, un tad zini, ka upi ir dzīva, ka viss tur notiekās. Tā.